Un šodien mēs runāsim par Bluetooth stumbiņu. Pag, šitās taču jau bija mūsu kanālā. Čau visiem! Šodien mums atnākusi vēl viena tāda paliela paciņa no Ķīnas. Tātad kāpēc man apkārt šeit ir visādas Bluetooth stumbiņas? Jā, kāpēc? Varbūt tāpēc, ka šeit iekšā ir vēl viena Bluetooth stumbiņa. Tātad tika pasūtīta vēl viena Bluetooth stumbiņa, bet nedaudz savādāk kā šī un šī. Tātad nedaudz par pašu sūtījumu. Tātad nāca ar Singapūras pastu 9 dienas. Diezgan ātrs rezultāts, salīdzinot ar citām paciņām, kas nāk mēnešiem. Diezgan labs rezultāts. Tā, vērām vaļā. Tā. Lieliski atpakojām. Jā, velkam ārā, kas mums te. Redzam zelta no Ķīnas skoču. Tā, mums te vairāk iekšā nekā nav, metam prom. Tā, pakojam vaļā. Burbuļplēvīte ir, un tas jau priecē. Jo iepakot tomēr vajag. Tomēr tehnika nāk, smagā artilērija. Tā, kas mums te? Mikro USB kabelis un AUX kabelis. Tā, noliksim šeit. Tā, tudududum. Tumbiņā. Tas taču Beats Pill. Nu tā. Redzam, spilgti sarkana tumbiņa mūsu krāsu artilērijai. Tieši pietrūkas sarkanās stumbiņas. Nu, protams, pasūtīts nav priekš manis. Nu tā, noņemsim plēvi un skatāmies tālāk. Tātad tumbiņa tika pasūtīta no eBay. Cena $16,5. Nu tā. Vizuāli izskatās normāli. Tātad brands 5 Star. Izskats ir līdzīgs tā kā Beats Pill tumbiņai. Tā, kas mums ir? Skaņas pogas, ieslēgšanas poga, arī šī poga skan laikam apstādināt dziesmas. Tātad, kas mums aizmugurē? Šeit ir plašāks izmantošanas diapazons, var izmantot ar USB, ar micro SD kartēm, ar AUX kabeli un Bluetooth. Nu, arī šeit uzlādes vieta. Nu tā, nav ko ilgi vilcināties, skatīsimies, vai viņa strādā. Tā. Redzam, bišķiņ iedegās. Ok, paldies. Tā. Esmu sagatavojis laišiņu. Tā, un liekam iekšā. Music play mode. Tā, pauzes pogas strādā. Nu, tūlīt paklausīsimies, kā tumbiņa skan.
Un tā, es domāju, pietiks. Pirmais iespējas ir jau radies. Un tā, skaņa ir pietiekoši skaļa. Tīra skaņa ir diezgan. Bass arī nedaudz sira. Tātad šeit ir 2 skaļruņi. Nu tā, ko vēl es varu pastāstīt? Tad kāpēc mums apkārt šeit ir 2 tumbiņas? Starp šīm 3 tumbiņām tiks veidots video salīdzinājums, tāds kā versus cīņas. Un tā, šī tumbiņa, protams, nevar sacensties ar tādiem gabarītiem tīri salīdzināšanai. Lielākās cīņas notiks starp šīm tumbiņām. Un, protams, cenu diapazons ir dažāds, bet tomēr salīdzināt vajag. Un jau drīz gaida video ar salīdzināšanu. Nu tā, paldies visiem, kas skatījās, spiežat laikus, abonējiet manu kanālu, sekojiet mums sociālajos tīklos. Tā, un ja vēl nepiedalies konkursā par šo foršo tumbiņu, spied šeit!